Sveicināti! Noteikti, ka katrs vismaz kādreiz esam saskārušies ar radio uztvērējiem un aiz neko darīšanas mēģinājuši uz aklo noķert kādu signālu no kādas radiostacijas, bet vai kādam no jums kādreiz ir izdevies sadzirdēt no īsviļņu radio uztvērēja sekojošu translāciju? Tikko dzirdētais ir translācija no vienas no visnoslēpumainākajām un dīvainākajām īsviļņu radiostacijām pasaulē. UVB76 ir īsviļņu radiostacija, kas pazīstama ar savu nemainīgo skaņas signālu, kas atgādina sīcošu troksni vai signālu. Šajā video pastāstīšu par teorijām, ar kurām ir apvīta šī noslēpumainā radiostacija un par iespējamajiem šīs radiostacijas eksistences mērķiem. Mēs esam pieraduši, ka radiostacijas translācijas parasti sastāv no mūzikas, podkāstiem, reklāmām un citiem ierastiem priekš mūsu dzīves audio signāliem, bet UVB76 ir neparasta radiostacija, jo realistiski vienīgais, ko tur var sadzirdēt, ir konstantu pīkstēšanu eterā. Neko citu parasti šī stacija netranslē. Stacijas regulārā translācija sastāv no aptuveni 25 pīkstieniem minūtē, un šādu pārraides veidu radiostacija uztur 24 stundas diennaktī. UVB76 Krievijā ir zināma kā žužžalka, savukārt citās valstīs radiostacija ir izpelnījusies nosaukumu The Buzzer dēļ monotonās pīkstēšanas ēterā. Interesanti ir tas, ka pati stacija nekad nav izmantojusi izsaukuma signālu UVB76. Tas, ka viņu nākotnē tā nosauca, ir transkripcijas kļūda, jo stacija sākotnēji tika identificēta kā UZB76. Tomēr atsevišķos gadījumos staciju turpina saukt par UZB76 arī mūsdienās. Turpmākajās pārraidēs vairāku gadu garumā stacijas nosaukums bieži mainījās, bet visi bija jau pieraduši pie nosaukuma UVB76. Par stacijas vēsturi radio entuziasti strīdās, jo pa visu stacijas eksistences laiku tā arī oficiāli netika atklāts ne stacijas mērķis, ne stacijas vēsture, ne stacijas precīza atrašanās vieta, lai gan aptuveno atrašanās vietu vēlāk tā vai tā noskaidroja. Daudzi uzskata, ka sākot no 1976. gada padomju radio entuziasti sāka uzrauties uz aizdomīgu pīkstēšanu eterā, kuru translēja īsviļņu diapazonā ap 4625 kHz. 70. gados nebija tik ļoti portatīvu un nelielu izmēru radio uztvērēju kā mūsdienās. Tajā laikā, lai noķertu šo frekvenci, bija nepieciešams īsviļņu radio uztvērējs un diezgan masīva antēna. Šāda aparatūra nekuram katram bija īpašumā, tāpēc UVB76 stacija kādu laiku palika nosacītā ēnā, jo tie daži cilvēki, kuriem tomēr izdevās noķert stacijas translāciju un varbūt pat to ierakstīt, tāpat nebija īsti nekādas iespējas globāli izplatīt savu ierakstu, lai citi to varētu paklausīties. Jo tajos gados vēl neeksistēja ne pārlūk programmu, ne sociālo tīklu, ne YouTubes, tā kā vienīgais, ko atlika darīt, bija spekulēt vienatnē vai nelielu radio mīlētāju grupiņā par tikko dzirdēto. Patiesību sakot, cilvēki uz šo staciju sāka uzrauties pavisam nejaušos veidos. Parasti šo staciju izdevās atrast tiem, kuri ēterā meklēja laika ziņas, mūziku vai vienkārši runāšanu fonā. Var iedomāties, kādu izbrīnu izjuta tie, kuri pirmo reizi dzirdēja UVB76 pīkstēšanu. Tie, kuriem izdevās atrast stacijas frekvenci, sāka aizvien biežāk un biežāk to apmeklēt, lai paklausītos, kas tur notiek. Pirmajās reizēs radio entuziasti apmeklēja staciju vienkārši, lai saprastu, vai stacija translē arī kaut ko citu izņemot pīkstēšanu, bet vēlāk jau bez mazvai katru vakaru sēdēja un klausījās UVB76 translāciju cerībā sadzirdēt ko jaunu pīkstošajā ēterā. Ar laiku par staciju tomēr kļuva zināms bez mazvai visā pasaulē. UVB76 sāka apaugt ar dažādām teorijām, kuras varētu paskaidrot stacijas darbības iemeslu. UVB76 klausītāji jau bija atmetuši ar roku jebkādām cerībām sadzirdēt ēterā ko citu izņemot pīkstēšanu, kad pēkšņi vienā skaistā dienā pīkstēšana apraujas un tiek pārraidīta ar cilvēka balsi ierakstīta ziņa, kura pirmajā skatienā nesaturēja nekādu jēgu. Uzlikšu jums paklausīties šo ziņojumu. UZB76. Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка, единица, четверка, тройка, пятерка,
семерка, четверка. Pēc ziņojuma beigām kādu laiku ēterā valdīja klusums, savukārt vēlāk stacija atgriezās ierastajā pīkstēšanas translācijas režīmā. Ir pagājis jau diezgan pieklājīgs laiks kopš šī paziņojuma, bet radio entuziastiem tā arī joprojām nav izdevies saprast, ko tad nozīmē šī dīvainā ziņa, kas saturēja tikai cilvēku vārdus un ciparus. Līdzīgi ziņojumi bija arī turpmākajos gados, un viņi bija tikpat dīvaini kā pirmais. Lai vai cik noslēgta un droša nebūtu šī radiostacija, tomēr 2017. gada 24. decembrī tā tiek uzlausta un radio mīlētāji ēterā dzirdēja teicienus Slava Ukrainai un krievu repu. Pastāstīšu dažas teorijas, ar kurām ir apvīta šī stacija. Pirmā un viena no vispopulārākajām ir teorija par to, ka stacija nokalpos kā indikators kaut kam ļoti sliktam. Tas izpaužās tā, ka ja stacija pēkšņi beigs pīkstēt, tad sāksies 3. pasaules karš vai kas tam līdzīgs. Bet kā ar laiku tika pierādīts, tas īsti nemaz tā nevar būt, jo UVB 76 translācijas gadu garumā ir bijuši gadījumi, kad stacija pēkšņi beidz pīkstēšanas translāciju un sāk pārraidīt šifrētus paziņojumus. Tāpēc teoriju par globālās katastrofas indikātoru var mierīgi atmest malā. Nākamās teorijas būs jau daudz ticamākas. UVB 76 pieder pie tā saucamajām numurētajām radiostacijām, kuras ieņem kādu frekvences diapazonu. Teorija skan šādi. UVB 76 darbojas, lai uzturētu pastāvīgu un aktīvu sakaru kanālu starp militārajām vienībām. Nemainīgais sīcošais signāls nodrošina, ka kanāls ir brīvs no traucējumiem un gatavs ziņojumu pārraidīšanai, ja tas pēkšņi būs nepieciešams. Īsāk sakot, radiostacija UVB 76 ieņem radio īsviļņu frekvenci diapazonā ap 4625 kHz vienkārši tāpēc, lai neviena cita radiostacija to neizdarītu viņas vietā. Nākamā teorija būs saistīta ar Krievijas atbildes trieciena sniegšanas sistēmu Perimetrs, kuru citās valstīs saukā par Dead Hand. Sistēma Perimetrs jeb Dead Hand ir automatizēta atbildes trieciena sniegšanas sistēma 3. pasaules kara gadījumā, kura spēs palaist raķetes uz noteiktajiem mērķiem pat tādā gadījumā, ja visi cilvēki, kuri to varētu izdarīt, jau ir miruši. Tiek uzskatīts, ka UVB 76 varētu būt viena no 1000 radiostaciju, kuras ir izkaisītas pa visu Krievijas teritoriju, un ja teiksim, viena no šīm radiostacijām tiek iznīcināta 3. pasaules kara gadījumā, tad sekojoši signāls no šīs konkrētās radiostacijas pārtrūks. Kā rezultātā tiks konstatēts uzbrukuma fakts un nekavējoties tiks sniegts atbildes trieciens. Šis skaidrojums ir diezgan primitīvs un virspusējs, bet galvenā doma ir skaidra. Un pēdējā teorija, par kuru pastāstīšu, ir rezerves sakaru sistēma. Eksistē viedoklis, ka UVB 76 varētu būt daļa no rezerves sakaru sistēmas, kas nodrošinās sakaru kanālu pieejamību gadījumā, ja primārās sakaru līnijas tiek bojātas vai vispār iznīcinātas. Šāda veida rezerves sistēmas ir ļoti svarīgas priekš militārajām un valdības operācijām. Būtībā šī teorija skan ļoti līdzīgi otrajai. Vienīgi šeit UVB 76 figurē kā rezerves sakaru kanāls, nevis kā primārais. Kopumā var droši teikt, ka UVB 76 ir ļoti interesants objekts, ap kuru veidot dažādas teorijas un minējumus par to, kādiem mērķiem tad šī dīvainā radiostacija tiek izmantota. Starp citu, 2010. gadā UVB 76, kura nu jau tiek dēvēta par MDŽB, tika pārcelta uz Ļeņingradas apgabalu un tika izvietota netālu no Kerro ciema, kur tā atrodas arī mūsdienās. Kam tad īsti pieder šī stacija, arī nav skaidrs. Oficiāli viņa nepieder nevienam. Valdība un armija neatzīst, ka šī stacija atrastos viņu īpašumā. Tas pats arī attiecas uz pārējām šāda tipa stacijām, piemēram Čīkstošais ritenis un Pile, kuras ir tieši tādas pašas numurētās radiostacijas kā UVB 76 un kuru eksistēšanas iemesls arī nav zināms. Tas arī viss. Droši rakstiet komentāros, ko domājat par šo radiostaciju. Būs interesanti palasīt. Paldies par uzmanību!